Latvijā pēc Eiropas parauga sākušies zemnieku protesti. Prasība pazemināt pievienotās vērtības nodokli pārtikai ir svarīga gan zemniekiem, gan arī mums pārtikas pircējiem, un cita starpā tas ir solis uz eiropeisku Latviju, jo absolūtajā vairākumā Eiropas Savienības dalību valstu pievienotās vērtības nodoklis pārtikai pazemināts vai pat ir 0%. Par to mums vēl būs jāpacīnās, un viens no līdzekļiem ir ne tikai traktoru ielās, bet arī paraksts par Saeimas atlaišanu, jo deputāti baidās no šīs atlaišanas vairāk nekā mēs par to esam pieraduši domāt. Piemēram, no pēdējās Saeimas izlidoja 75%, 3/4 parazītu, un tādā veidā faktiski atlaišana ir pietiekoši efektīvs instruments, lai piespiestu viņus sākt strādāt ne tikai savai kabatai, bet arī tautas labā. Tāpēc zemnieku protesti arī ir viena no formām, kas ir jāatbalsta. Protams, tur ir dažādi interesanti papildu efekti redzami. Piemēram, viņi protestē gan pret Krievijas graudiem, zemnieku Saeima, gan arī vienlaicīgi cilvēks, kurš runā par to, cik slikti ir šos te graudus vest. Pašam viņam ir ļoti stingras pozīcijas ostā, kura šos Krievijas graudus ved. Tas ir ļoti tipiska situācija Latvijas valdošajiem, ka viņi pusē ar muti cīnās pret Krievijas graudiem, pret tirzniecību ar Krieviju. No otras puses paši tirgojas, paši ar to pelna miljonus, un šī situācija lielā mērā ir, teiksim, liekulīga. Tas atspoguļo arī to, ka objektīvi šī tirzniecība Latvijai ir izdevīga, tie ir simtiem miljoniem eiro Latvijas uzņēmumiem, Latvijas budžetam, un tāpēc valdošajiem faktiski var pārmest tikai to, ka viņi runā muļķības, bet kaut arī dara pareizas lietas brīžiem, savai kabatai pareizas lietas. Vajadzētu arī priekš valsts darīt pareizas lietas.